Lutiņa vecais brauc, tu par mani vecākaisi, un iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs. Un kādas tik vēl dziesmas nav par šo vielu, ko mēs saucam par alkoholu. Jā, nelielas pārdomas, garākas pārdomas, kas tad ir alkohols un kā viņš ietekmē mūsu dzīves un veselību un likteņus. Šajā mājā aiz muguras ļoti daudz bija alkohola, ļoti daudz bija emociju un slikta un daudz bēdīga un šķita es nekad nelietošu alkoholu, jā, bet dzīve tā interesanti notiek, ka mēs tās traumas pārņemam pat neapzinoties, jā, un tās programmas pareizāk pārņemam un kaut kādā brīdī saprotu, ka dzīvo tāpat kā tevi vecāki. Jā, bet alkohols. Es nezinu, kad viņš radās, pieļauju jau ļoti sen. Droši vien jau kopš kaut kādiem aizvēsturiskiem laikiem, kad sarūgušus augļus kāds pagaršo un saprata, ka kaut kāds dīvains feelings parādās, jā, un tas varbūt tikas saukts par kaut kādu dievu dzērienu, jo kaut kādā ziņā apziņa izmainās un šķiet mēs nokļūstam tuvāk sev, jā. Kā tas pamazām pārtapa par kultūras daļu, kultūras sastāvdaļu. Kaut kādā brīdī varas vīri saprata, ka tas nav tikai dzēriens, bet tas ir kā instruments manipulācijai. Un pat agrāk karojot cilvēkiem, es pieļauju arī tagad, kaut kādā veidā, lai mazinātu bailes un iegūtu kaut kādu drosmi, jā, tad tika dots daudz alkohols. Jo tas patiešām dara brīnumus no vienas puses, jā. Tu kļūsti ne pats. Un šī frāze kļūt ne pašam. Tā ir pati tāda bēdīgākā šajā visā, kad kāds to izmantoja, kāda sistēma, teiksim tā, vai iekārta, un padarīja mūs par atkarīgiem. Tā visa kultūra izveidota tik legāli un tik skaisti, teikšu, tā skaisti, jā, jo katri svētki ir ar alkoholu, pat bērnu ballītes. Tā ir iespēja atlaist. Jā. Un es biju viens no ilgus gadus un pilnībā atbalstīju to un likās, kāpēc ne? Kāpēc mums to nedarīt? Ja iedzerot, paliek forši. Un es saprotu, kāpēc cilvēki arī dzer. Saprotu tos cēloņus. Jo es zinu, kāpēc es dzeru. Protams, kaut kādas tur nianses atšķirās, katram savs, bet tomēr, jā. Jā, šī legalizēšana, visvairāk skumdina tas, cik smalki tas tika izdarīts un cik ļoti mēs to pieņemam kā kā normu. Tas jau notiek jau kuro paudzi, kad alkohols ir tās smuki uztaisīts par ikdienas sastāvdaļu. Tātad, ja svētki, tad kā minimums šampānietis. Pēc ēšanas vīna glāze, tas vispār pat nav grēks, tas pat ir bezmaz vai pienākums kā Francijā, jā, vai Itālijā vai Spānijā. Un tas tā pamazām, vai alus un hokejs, jā, vēl viens interesants fakts, kas arī mūsdienās ļoti, ļoti aktuāli notiek. Es pat vienreiz braucu mašīnā un pa radio skanēja sporta ziņas sadarbībā ar kaut kādu tur alu. Neatceros kādu vairs, bet nav svarīgi. Kad alkohols un sports jau ir ok, tā ir vienādības zīme.
sportisti pēc spēles iedzer aliņu, tas absolūti nav nekas tāds. Un fanot bez alus, tu neesi fans, jā, tad kā tā. Un alus jāņi, plus jāņi, tas taču arī ir, wow, svēta lieta. Nu jā, jaunais gads šampanietis, tur vīni kaut kādās, pat baznīcā, es nezinu vai šobrīd, bet kādreiz kagoru lēja, kas ir alkohols. Jā, jo, protams, tur svētajos rakstos ir rakstīts, kad Jēzus asinīs un tā. Bet, kaut kā, man šķiet, ka Jēzum asinīs nebija alkoholizētas. Un tas, ko viņi dzērā, tajos rakstos minēts, ka tur vīnu, viņš ūdeni par vīnu pārēja. Tas jau ar kaut kāds, bet tas vīns iespējams nemaz nebija tāds vīns, kā mēs viņu pazīstam šobrīd. Varbūt tas bija tāds vairāk uz kambučas tipu, tāds gāzēts, fermentēts kaut kāds dzēriens, bet ilgus gadus un iespējams pat vēl šobrīd baznīcā lai alkoholu, un dod dzert cilvēkiem. Un visur apkārt, kur tika apgriezies, tas ir okei. Tas ir absolūti okei. Un šķiet, no vienas puses jau var, kas tad tur ir? Jā, izdzert to vienu glāzi. Okei, ja tiešām tā arī ir. Ja tu tur nepārspīlē, neaizraujies. Bet jau 2 glāzes tas ir pa daudz. Taču manā skatījumā pat viena glāze tas ir jau, jo izdzerot kaut minimālo devu, kaut maziņu, jau apziņa izmainās, tu jau vairs neesi tu. Tu vairs neesi tu un par tevi valda jau kaut kādas citas enerģijas vai būtnes, alkohols netiek gluži slēpts, tā kā cigaretes, veikalos. Joprojām alus reklāmas ir televīzijā, arī stipra alkohola, tur jebkura alkohola reklamē. Un tas ir biznes pirmām kārtām. Biznes, kādam tā ir peļņa liela valstī, tie ir akcijas nodoklis. Ļoti milzīgs, jo vairāk dzer, jo vairāk valsts nopelna. Tātad, aizdomājieties par katru izzerto gramu, jūs sponsorējat valsti. Ja skatās tā, ka mums drīz pensijas nebūs ko maksāt, tad tad varbūt ir jēga, bet tas tāda atkāpes stulba, smieklīga, bet aizdomājieties, kad tas ir milzīga peļņa, arī milzīga peļņa valstī, ne jau jums. Jums tie ir tieši izdevumi. Cilvēki ir vāji. Un ļoti daudziem, sevišķi tie, kas atrodas stresā vai dažādās citās psihoemocionālās bedrēs un piedzīvo kaut kādas grūtākus brīžus, smagākus brīžus. Šis vienu jau var, ir kā šāviens kājā. Un arī man bija tā, ka kas tad tur vienu jau var, un pēc tam jau labi var vēl vienu, un tad jau aizbrauc mājās un var arī vēl. Kaut kā nemanot, daudzi arī sāk pārkāpt šo svītru. Un bez alkohola vairs nevar. Tas pats sāpīgākais, kad pazaudē identitāti, pazaudē savu spēju just prieku arī bez šī alkohola vai atrast veidu, kā nestresot arī bez alkohola. Vai iegūt šīs sajūtas, kāpēc cilvēki dzer. Manuprāt, visgalvenais iemesls ir sajūtas. Viņi ķer sajūtas, kuras viņi nevar iegūt bez alkohola. Ja ikdiena ir smaga, tad darbs, depresijas, stresi, kas kuram naudas trūkums, veselība, tad iedzerot tas viss atrisina. Tik nelēma tā, ka tās ir pāris stundas kaifa, Un viss, un tad ir tieši pretējs efekts. Un tad ir tie 2 grāvi, vai tad jādzer katru dienu, vai jāgaida nākamā deva, kas būs kaut kad, teiksim, pēc 5 dienām, kad darba nedēļa beigsies. Un tad tās 5 dienas tādas, pasmagas, lielai daļai. Atkarība principā jau ir jebkuram.
jau tam, kam vajag tur kaut vai svētkos šo to bišķiņu iedzert, tas jau ir atkarīgs. Jā, es šim absolūti ar piekrītu, jo ir taču citi dzērieni un nestāstat, ka jums garšo vīns vai alus, alus arī ir bezalkoholiskais. Jā, tieksiet, nav garšīgs un tam līdzīgi. Ticu, ka mūsdienās jau ir arī garšīgi bezalkoholiskie. Un vīns, ir arī sulas dažādas, un kas tik vēl nav. Dzērienu pietiek bezalkoholisko, bet šī attaisnošanās man garšo. Tā ir attaisnošanās, lai iedzertu, ja, un lai dabūtu to devu laimes, to devu prieka, kuru nemāk iegūt bez alkohola. Ja. Par alkoholu es vēl runāšu daudz. Šis ir viens no video, jo, manuprāt, šī ir viena no tādām lielākajām sērgām mūsdienu pasaulē, kurā, kā jau iepriekš teicu, ir tik legāla un tik ok, kad jau pusauģi skolā, pēdējos zvanos un vienalga, kur izlaidumos viņiem ir jāsvin diskotēkās, jātusē ar alkoholu. Jo, protams, ko viņi redz bērnībā, kā vecāki to dara, un tas tikai loģiski, kad arī viņi tā darīs. Vismaz kādu laiku kāds atjēgsies un sapratīs, ka tas ir viss stulbi, jā. Jo, jā, viena diena izdarot, tā ir vēl diena, divas pazaudētas, jo jūties slikti. Pēc tam daudz ko nevar izdarīt, tā kā gribējās izdarīt, daudz ko nevar realizēt. Paspēt un sasniegt, un šī arī mazvērtības sajūta, šī pašvērtība, zema pašvērtējums, kad arī, jā, it kā gribās kaut ko darīt, to, bet bail. Bail un tad ir jāiedzer. Bet tā pašā laikā es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, tas ir sarežģīti un tam, kurš ir dzēris, tagad pilnībā nedzert. Vakar pat vienā raidījumā tur skatījos un tur uzdeva jautājumu Džekam, tieši ēterā, viņš tur alus mīļotājs, un tad, kādus tu alus tur dzēru, un kādi tev garšo, un viss izprašņā. Arī, īstenībā, pilns alkohola ir televīzijā, un ko es tas stāstu, tas tikai viens raidījums vienkārši tāds, bet pilns ar alkoholu internetā un televīzijā un sabiedrībā. Ko darīt? Viens no variantiem ir šādi te runāt, stāstīt, vēstīt, ka var arī bez. Un ir arī grupas, piemēram, mans biedrs veido grupu atkarīgajiem Zobrats, Romičs. Ir arī dažādas citas, protams, grupas, bet var individuāli strādāt. Bet pirmkārt iemācīties izbaudīt dzīvi un priecāties bez alkohola. Un mēģināt saprast, ja pat es nevaru, kas man traucē. Es gribu vienkārši to sajūtu, ko dot alkohols ikdienā, bet kaut kas traucē. Mēģināt saprast, kas tas ir. Kā saprast? Jā, to droši vien grūti būs saprast, vienkārši skatoties. Skatoties debesīs, varbūt arī var saprast, skatoties internetā, televīzijā, drīzākais nē. Ja tad tur smadzenes būs piebāstas, bet tad, kad esi viens pats ar sevi, tādu pašanalīzi uztaisīt, tādu refleksiju. Kas tad man traucē? Ja? Kas tad traucē man, lai es varētu būt tikpat priecīgs, tikpat labi justies arī bez alkohola? Ja? Varbūt izdodas kaut ko uztaustīt. Un tad jau ir dažādas terapijas. Skan uzreiz briesmīgi terapija.
bet tas nav briesmīgi, tas ir interesanti, jā. Reizēm sāpīgi, protams, bet interesanti, jā. Vai kaut ko sāpīgu atrisinātu vai kādu programmu, tad viņai ir vēlreiz jāizskatās, diemžēl. Un tad, kad to izdari, tad paliek vieglāk, noteikti. Un mēģināt arī paskatīties uz apkārtējiem cilvēkiem, uz tiem pašiem bērniem, vai tas, ko es daru, un kā es to daru, piemēram, alkoholā, reibumā vai vienkārši dzerot tos aliņus tur bērnu klātbūtnē vakarā mājās vai vienalga svētkos. Vai tas tomēr, tas tiešām ir noderīgi bērniem? Uzdodiet jautājumu, jā. Sāciet ar to, lai vismaz bērni neredz, ka jūs tur lietojat. Okay, tas jau ir pirmais solis. Un nav svarīgi, cik ir bērnam. Nav svarīgi. Gads, 2 vai 15. Labi, 20-gadīgam bērnam viņš jau principā ir izaudzis. Un tur varbūt jau vairs nav tik svarīgi. Bet arī vecāki vienmēr ir paraugs. Jā. Un jo jaunāks bērns, jo viņš visu kopē, viņš visu uztver burtiski. Viņš visu, katru vārdu, katru darbību, kustību. Un, ja jums ir normāli uzklāt galdu un tur salikt viskijus un šņabjus un dzert un, dēls par tavu veselību. Alkohols par veselību. Šis arī tos šķiet ļoti stulbs. Jā, ļoti stulbs par veselību. Jā. Alkohols un veselība, tas nav par vienu un to pašu, absolūti. Tosti arī ir vesela kultūra. Savulaik gribēju uz Gruziju braukt, kad es lietu alkoholu, likās, kur te tur visu to izbaudīt, tos tostus, piedzerties, sapohmelēties ar to viņu pohmeļu zupiņu. Wow, romantikā! Tagad es vairs negribu braukt uz Gruziju, jo tur ļoti daudz tā ir, jā. Viņam arī tā ir kultūra, un viņš šķiet, kā tu tā tagad nelietosi? Bet tieši tā arī nelietosi. Kā sāki lietot, tā arī nelietosi. Kultūru var arī savādāk izveidot, kulturālāk un veselīgāk. Un katrs mililitris izdzertais alkoholam kaitē veselībai. Kaitē, smadzeņu šūnas mirst un daudz kas cits tur ķermenī notiek nepārāk labi, kaitē. Es neesmu ārsts, tur nevaru izskaidrot, jā, bet 100 punkti kaitē. Skatieties, jā, mēģiniet saprast savu ikdienu. Ja jums ir pofik, tad jau ko tur daudz, bet ja jums tomēr rūp savu bērnu nākotni, tad sāciet ar sevi un mēģiniet ierobežot vismaz bērnu klātbūtnē alkoholu. Un tad pavērot, atkal vērot sevi, tā ir vispār ļoti, ļoti tāda svarīga ikdienas praksa. Vērot savu reakcijas, savas, kā mēs runājam ar citiem cilvēkiem, kā mēs miedarbojamies. Jo tur daudz ko interesantu var atklāt, ja, un pāanalizēt nedaudz. Un var pat pierakstīt tiešām, kāpēc es tajā situācijā tā un tā reaģēju. Un tad skaties, ka tā situācija atkārtojās. Un ja tā situācija atkārtojas, tad tur ir tā nezāle, kuru vajag izrakt ārā. Un kad izrok, smuki iestāda tur kaut kādu puķīti vai zālīti, un tur aug viss forši atkal viss ir kārtībā. Jā, alkohols jāmācās iegūt prieku veselīgākā veidā. Tas ir uzdevums. Arī man tas ir uzdevums joprojām, bija uzdevums un ir uzdevums, jā, kad
kad mēs varam priecāties tiešām bez. Un sākumā tas šķita ļoti dīvaini, kā liekas, kad iedzerot, tur anekdotes var stāstīt, tur nezinu, kaut ko. Bet var priecāties arī bez, ir tiešām, tur var kompānijas citas jāpamaina, kur nedominē tas alkohols, kur ir patīkami cilvēki, kuriem var pasmieties, pajokoties. Tas automātiski nenozīmē, ka jūs beigsiet dzert, kad viss, ka jums dzīve kļūs drūma. Pirmā laika varbūt tā arī kļūs, bet ja jūs strādāsiet un sapratīsiet, kāpēc jūs gribat atmest un kāds ir jūsu mērķis, uzstādīsiet konkrētu plānu, tad visu to var mainīt. Skan ļoti briesmīgi, vai ne? Plāns jāsastāda, kaut kas jāmaina. Pie dirsas labāk tāpat, kā ir, tā ir. Your choice, ja jūsu izvēle, protams. Var arī dzīvot tāpat, nav nekāda problēma. Es izvēlējos mainīties un turpinu mainīties un uzskatu pārmaiņas. Tas ir tas, kas izglābj cilvēku, izglābj šo pasauli, jo pat pasaule mainās. Cikli notiek, pazies, mums tur kontinenti bija viens liels, tad atdalījās, pēc laika viņi atkal savienosies, visu laiku kaut kas mainās. Tad ledus laikmets, tad globālā sasilšana, pēc kur atkal sekos ledus laikmets, vēl tas būs, laiku mainās. Mēs te tādi, mēs nemainīsimies, sēdēsim. Mēs jau mainamies, mēs līdz ar planētu visu laiku kustamies, jā. Mēs arī pieaugam, novecojam un visu laiku kaut kas mūsos mainās. Tāpēc stulbi noliegt arī šādā veidā izmaiņas un pārmaiņas, kuras ir arī ļoti svarīgas ne tikai tev, bet arī visai tavai ģimenei, apkārtnei, sabiedrībai, pasaulē un planētai. Jā. Tāds neliels vai vidējā garumā ieskats par alkoholu būs vēl noteikti, kā būs kādas idejas, tā vēl kaut ko runāšu. Esam veselīgi.